riteņiem ir minimāla. Tas nozīmē īstenībā to, ko slapja asfalta ir vieglāk ar mazjaudīgāku auto. Vienlaikus slapja asfalta ir līdzvērtīgāk. Braukt, pieņemsim, vai no jaudīga vai no mazjaudīga, tad tā starpība ir minimāla. Uzgabalēsim Andriem Lisovskiju. Paldies tev par šo braucienu. Super. Ir šausīgi interesanti skatīties, kā kolēģi brauc un par viņiem runāt tiešām. Tā, Rihards Epiks jau mums ir trasē. Pār sevi Rihards saka tā. Ko viņš saka par sevi? Viņam patīk strādāt. Tas bija Agnes, kuram patīk strādāt. Šim patīk sports. Viņam patīk sports, viskijs un elku autosportā nav. Nav. Līdz šim. Pilnīgi iespējams, ka pēc šīm sacensībām viņam kāds radīsies. Bija arī sveiciens skatītājiem. Es zinu, ka ir viens somu braucējs drīkā, kurš brauc noņemot stūri automašīnai. Aha, tas būs riktīgs. Ir riktīgs triks. Un bieži vien... Un viņš aizver acis pirms līkuma. Aizvērt acis gan nebūtu vēlams, bet ļoti bieži sanāk skatīties tikai un vienīgi caur sānu stikliem. Tā, Rihardam tiek pacēts zaļais karogs. Viņš ir iebraucis ļoti labi trajektorijā. Skatīsimies, kas notiek tālāk. 360, jā, tas bija pilnīgi ideāls triks. 360 grādi un aizbrauca viņš tālāk. Ideāli. Rihards mums ar citu dalībnieku parkā teiks, ka viņš ļoti gaida ziemu, jo viņš vēlas sabūvēt savu automašīnu. Tā kā vairāk atbilstoši driftam. Viņš vēlas viņai jau piekaru uzlikt, gan jau motoriem.